diezgan bieži braucu mašīnu, pāris simtam un domā, tā kā, ja es tagad atspēdzēšos un es tā kā varētu tu ielaist tajā kokā vai tajā kokā, tā kā. Un es toreiz braucu un es atceros, bet es nevaru šonakt nosisties, tāpēc, ka man jāizbrauc mājās, man jāpabaro dzīvnieki. Randiņš ar Rūdi. Manā podkāstā runāsim par to, kā attiecības ietekmē un saistās ar mentālo veselību. Esiet sveicināti, cienījamie Randiņš ar Rūdi klausītāji. Ir ceturtdiena, kas ir, es jau oficiāli to ik pa laikam pasludinu kā Randiņš ar Rūdi dienu, jo tieši šajās dienās parasti arī iznāk mūsu epizodes, izņemot atsevišķus ārkārtas gadījumus. Un man ir liels prieks šodien pie sevis sveikt uzņēmēju, zīmola Avenei veidotāju, īpašnieku, arī BMX sportistu un entuziastu Dāvi Dudeli. Sveiks, Dāvi! Sveiks! Prieks, ka es piekrītu salīdzinoši ātri manam aicinājumam, bez liekiem tādiem jautājumiem un bez ignorēšanas. Bez pievienāšanas, bez atgādināšanas. Un ignorēšanas, jā, tas ļoti patīk cilvēkiem ignorēt mani. Bet ne jau tevi. Cilvēkiem vispār, man liekas, lai lietas vispār kustētos uz priekšu, vajag atgādināt un nevienam nevajag apvainoties, ka kāds kādam tur kaut ko nav atbildējis un visiem tā dzīves steiga ir liela. Un es teiktu, ka viena tāda lieta, kas ir panākumu atslēga, tāda īpašība, ir tas, ka tu esi neatlaidīgs tajā, cik ilgi tu spēj atgādināt cilvēkiem lietas. Tā ir ļoti liela atšķirība. Jā, tā tad jāraksta vēl. Jāturpina. Jā, par to, kāpēc es tevi uzaicināju uz podkāstu, izstāstīšu gan tev, gan arī mūsu klausītājiem. Pirms kāda laika, aptuveni kādu 3 mēnešu atpakaļ, es veidoju rakstu par vīriešu mentālo veselību kopā ar LSM portālu, kur mēs vairāk mēģinājām saprast tos iemeslus, kāpēc vīrieši nevēršas pie speciālista. Konkrēti šajā gadījumā pie kāda psihiskās veselības speciālista, jo vairāk fokusējos uz to, bet skaidrs, ka mums ir problēma vispār ar veselības aprūpi un vēršanos preventīvi pie speciālistiem, bet un tad, lai es tā kā labāk saprastu, kas ir tie iemesli un lai es varētu diezgan tā precīzāk nointervēt tos speciālistus, kurus es tur raksta ietveros intervēt, tad es tredos ieliku tādu nelielu diskusiju un aicināju vīriešu dalīties ar iemesliem, kāpēc viņi iet pie kāda no psihiskās veselības speciālistiem vai kāpēc to nedara. Un skaidrs, ka lielākoties cilvēki vīrieši to nedara un arī raksturoja tos iemeslus, bet tu biji viens no tiem, kas tā kā parādīja to savu piemēru un padalījās, kāpēc tu uzsāki to darīt. Un lai es tā kā vairāk to ieskicētu, es vienkārši izlasīšu tavu atbildi, un tad mēs pišķiņ parakņāsimies dziļāk. Tu rakstīji šādi: es vienmēr lasīju grāmatas par psiholoģiju un biju atvērts tam, bet neapsvēru iet terapijā. Līdz brīdim, kad 2,5 gadus atpakaļ viss sliktais sakrājās tā, ka nedēļas laikā vispār pat nepasmaidīju. Sapratu, ka tas nav ok. Sāku iet, tad atradu sev piemērotāku speciālistu un turpinu to darīt. Tas lēmums iet terapijā un strādāt ar sevi reāli izglāba mani un palīdzēja mainīt skatu pret daudz ko un arī sev pašu. Ļoti iesaku pamēģināt. Lūk. Tas ir tas, ko tu minēji, un lūdzu un brīdis, tad 2,5 gadi atpakaļ, tagad jau bišķi vairāk, varētu teikt kaut kādu, 3. Jā, es pat neatceros, kad es to esmu rakstījis. Jā, bet, tas jau ir aprīlis, marts kaut kad ap to laiku, tā kā diezgan pasaka. Jā, gandrīz 3 gadus atpakaļ, jā, kaut kur tā. Jā, un tu sev pieķer pie momenta, kad nedēļas laikā pat tu vispār nepasmaidi. Jā. Kas šobrīd skatoties uz tevis, liekas nereāli. Jā, citiem cilvēkiem liksies, nedēļa nepaspēnīja, nekas tāds, bet es esmu vienmēr bijis tas cilvēks, kas tā kā visu laiku smaida, smējās un ir pozitīvs un, tie tādi zemākie brīži, tie ir tādi ļoti relatīvi, kas kuram skaitās tāds zemākais brīdis. Ja mēs tā konkrēti runājam par to situāciju, tad, tas viss tā kā krājās tādas lietas, kas viss jau nenotiek tā pēkšņi uz sitienu. Es teiktu, tā bija tāda kombinācija ar to, cik grūti gāja uzņēmējdarbībā, kad tu sasniedz kaut kādas tādas augšas
Un tad ir pilnīgi kontrasts duša, kad tu sasniedz kaut kādas lejas, ka iet grūti, un tu cīnies, un tad tu, es teiktu tā, neredz, tu jūties bezspēcīgs un ka nekas neiet uz priekšu. Tas tādā kombinācijā ar tādu nereālo paškritiku, kas, man liekas, arī vīriešiem ļoti ierasta, un tāda salīdzināšanās ar citiem, kas arī no sporta laikiem vienkārši tu vienmēr salīdzini sevi ar citiem. Tu piedalies sacensībās, tu salīdzinies. Un tas pats arī tāds attiecību problēmas un tāds depresīvais viss, kā es vienmēr teicu, vienā frontē tu vēl vari cīnīties, bet tiklīdz tev 2-3 fronts vai tev kāds no sāna iesit, tu neesi tam gatavs. Un tad bija tāds moments, ka es atceros, ka bija svētdiena, un man bija jābrauc pie māsas uz dzimšanas dienu, un es vēl pirms braukšanas vēl sēžu datorā, daru savus projektus, lietas, vienkārši strādāju. Un es tur vilku kādas naudas finanses kopā, un es saprotu, cik tur tūkstošus esmu zaudējis jau tajā momentā. Un man ir tas bija viens tā pēdējā pilīte, ka man bija tāds, es iekritu gultā, vienkārši 2 stundas skatījos griestos, vienkārši tāds izsūkums. Un tā bija retā reize, ka es vienkārši pateicu, sorry, es neatbraukšu, jo es vienkārši pateicu, es nevaru vispār. Un tad tā nedēļa bija rīktīgi drūmā, ka es sapratu, ok, šitas nav normāli, vajag atrast kādu speciālistu. Un tad es vienkārši sāku meklēt, un tad diezgan ātri aizgāju uz pirmo sesiju. Mēs iespējams arī pieķersimies tam meklējumu ceļam un tai sesijai, jo tas arī ir savs process zināms, kas bieži vien arī attur cilvēkus no palīdzības, vēršanās pēc palīdzības, bet tu minēji vairākas tās frontes, ka viens ir tās problēmas profesionālajā darbībā, kas ir bizness, kas jau vienmēr ir augšas un lejas, kā mēs zinām. Un vai tas bija tas pirmais kritiens biznesā? Tas viss, kādā ziņā dzīves laikā? Vai? Uzņēmē darbībā tajā uzsāktajā biznesā Avenai tieši, es saprotu, ka stāsts ir par šo, vai tas bija tas pirmais lielais kritiens ar Avenai? Jā, jo vienmēr jau grūtības, tas ir normāli, bet man liekas tieši tas kontrasts tajā, ka tu esi uzkāpis riktīgi augstu, ka tev viss izdodās, un tad seko tas grūtais moments, un tu vienkārši saslēdzās arī visas citas lietas kopā. Paškritika, tas tev nāk jau no bērnības? Baigi nē, man liekas, pārsvarā tā salīdzināšana, bet kaut kāda, man liekas, mums visiem ir kaut kāds tas paškritikas daudzums, veselīgs vai neveselīgs, un tā īstenībā bija viena no galvenajām lietām, ko mēs terapijā psiholoģi tieši risinājām, un īstenībā es teiktu, pēc tam mēs varam pieskarties pie šīs tēmas, bet es teiktu, ka atbrīvoties no sava tās paškritikas, tas ir vienkārši visu panākumu, visas laimes pamats reāli. Jā, tas iekšējais kritiķis, tā dēvētais. Kā reāli notiek tā dzīvē, tā atbrīvošanās no tā kritiķa? Jo, kā tās domas jau, es domāju, ka tu pilnībā jau nevari no tā tikt vaļā, tā doma jau tev tāpat piesagās. Bet tā, lai tas tā kā nepārņemtu tevi, jo tajā brīdī es saprotu noteikti, ka tas pārņēma pilnībā noteikti to savu sajūtu un ikdienu. Tieši tas kritiskais jo tiklīdz tu iekrīti vienā tādā cilpā, tādas domas, kas tev visu laiku atkārtojās, ko es arī redzu ne tikai sevī, bet citos cilvēkos, kad mēs iekļūstam vienā tajā cilpā, baigi grūti tikt ārā no tā. Un es atceros, psiholoģi man iedeva, pirmais uzdevums bija tāds, ka viņi pateica, sarakstīja lietas, ko tu gribētu izdarīt, ko tev prasās, ko tu jūti, kas tev nav pietiekami, ko tu gribi izdarīt un ko tu darīsi tās lietas labā. Un viņi gaidīja, ka es atnākšu, ar 10, 20 uzrakstītām lietām. Es atnācu ar 3 lapām, ar kādām pār 50 uzrakstītām lietām, un viņai bija tāds tu nopietni. Un es viņai stāstu visas tās lietas, kas man galvā maļās, un tās jau nebija nekas tāds traks tur no sērijas. Es gribu lasīt grāmatas vairāk, es gribu sportot vairāk. Man liekas, ka man vajadzētu izdarīt to, man vajadzētu nopirkt to, un tādas lietas. Un viņi saka, jā, bet tas ir, mērķis jau it kā ir labs, bet man tās domas, tās 50, kas vienlaicīgi maļās, viņas galīgi nepalīdz. Un tu tikai vairāk sev šausti, ka tev nesanāk kāda no tām, un tad tas visu laiku. Un viena lieta, kas man ļoti palīdzēja, tas uzdevums, kas man tiešām tā, kad pilnīgi mainīja to uztveri, bija tas, ka viņi man teica, ok, tagad pieraksti katru reizi, kad tu sevi nokritizē par kaut kādu lietu, pieraksti, kas tajā situācijā notika,
ko tu sev pateici un kā tu jūties par to. Un tad es 3 dienas vienkārši telefonā uzreiz visu laiku pierakstīju. Un tā apzināšanās, tāda apzinātība, tā arī ir tāda baigā atslēga uz to, jo tu vienkārši sāc piefiksēt. Gluži tāpatās, kā cilvēkiem iesaka par, naudas tērēšanu. Sāciet pierakstīt visur, ko jūs tērējat naudu. Un tad viņi saprot, vai sāciet pierakstīt, ko jūs ēdat. Un tieši tas pats par kritiku. Es tiešām silti iesaku jebkuram pamēģināt, jo pēc 3 dienām man bija tāds, pats tiešām tik daudz tādi momenti, cik daudz patiesībā mēs ikdienā pēc sevi izturamies tā, kā mēs neizturētos pret nevienu citu cilvēku. Neviens ar mums nedraudzētos, ja mēs tā runātu ar kādu citu, kā mēs runājam ar sevi. Un tas man palīdzēja izķert tos mazos mirkļus. Līdz tam, protams, ka tas kritiķis nekad nenomirs, viņš vienmēr tur būs, un mēs arī ar psiholoģi runājam, kā to ievirzīt tādā pozitīvā gultnē. Bet atbrīvojoties no tā, tu sāc saprast to, ka atbrīvojas tāda enerģija, tu jūties brīvāks, tu vairs neesi tāds nospiests, teiksim, tu neuztraucies tik daudz, ko citi cilvēki domā. Man parādījās tāda daudz vairāk tāds radošums, zināt, kā ar tāda brīvāka enerģija, jo tu vienkārši ar sevi necīnies, tu netērē savu enerģiju. Un arī, ja mēs runājam tieši par šo uzdevumu, tās 3 dienas, vai tur bija kaut kas, kas tā kā pie tā iekšējā kritiķa atkārtojās, kad tu piefiksē sevi, es esmu visu laiku sevi kritizēju par šo, kas ir... Jā, ir tādas lietas vienkārši, kuras atkārtojās, kaut kādas tās lietas, ko tu nedari, ko vajadzētu darīt, un tad tu sev šausti par to, ka tu esi tāds, tu esi stulbs, tu esi slinks. Mēs ar psiholoģiju arī izskaudām vārdu slinks, to konceptu, tāpēc, ka slinks neko īsti neapzīmē. Mums katram ir kaut kādas emocijas, savas iemesli, kāpēc mēs darām, un es cenšos vienkārši ikdienā pēc iespējas mazāk lietot vārdu slinks, jo tas neko īsti nepaskaidro. Lūk, un visbiežākais bija tā emocija, kas rodās tas kauns, jo katram mums ir citādāka reakcija uz sevis kritizēšanu. Citam ir cīnīšanās, citam ir citam ir bēgšana, un citam vienkārši ir sastingšana, slēpšanās. Un es teiktu, man tā vienmēr bijuši tāda bēgšana, tāda izvairīšanās. Ir cilvēki, kuriem esmu prasījis citiem, viņu reakcija uz kritiķi ir cīnīšanās. Un tāpēc tie ir tie cilvēki, kuri saka, man to kritiķu vajag, jo tas man iedod iekšā. Un es arī sākumā biju tāds ļoti skeptisks. Es teicu psiholoģijai, nekritizēt, kā tad es kaut ko vispār izdarīšu, kurš dzīs uz priekšu, bet tad tu saproti, ka tev atbrīvojās tā enerģija, ka tev es atrodu savu to aizrautību, to tādu zinātkāri, un ka tu saproti, ka tu vari arī sevi nekritizēt un iet uz priekšu, tu vari sevi tā kā koučot, trenēt, atbalstīt, tu esi tas, kas tev ir tavs iekšējais dialogs, bet kopumā vienkārši nevajag izturēties pēc sevi tik sūdīgi, un tad aiziet diezgan labi. Nevis kritizēt, bet atbalstīt. Var nokritizēt. Tas nenozīmē, ka tu vienmēr tā kā neko neteiksi sev. Nē, protams, tu pasaki, šitas bija stulbi, kā mēs varam izdarīt labāk, bet lai tas nav tā, ka tā kā visi bezcerīgi, visi ir slikti, kā tu tā, un tas ļoti sasaistās arī ar pagātni, jo, lai tiktu pāri visam šitam depresīvajiem džekiem, arī īstenībā vienkārši ir jāspēj piedot citiem cilvēkiem, piedot sev par kaut kādām pagātnes lietām, aizmirst kaut kādas kļūdas, ko tu esi izdarījis. Tīpaši jau, ja darbojās, sportā, biznesā vai jebkādās lietās, visur, kur būs kļūdas, spēt vienkārši pieņemt tās kļūdas un piedot sev pirmkārt. Jā. Atcerēties arī, ka kļūdas jau ir daļa no protams, procesa. Tas ir vērts to pieminēt. Skaidrs, ka negribās to, bet no tā viss arī var mācīties. Protams. Bet par ko tu visvairāk kritizēji sevi? Es visvairāk, man liekas, kritizēju sevi par to, ka es neesmu produktīvs. Kas pēc tam atklājās, ejot pie psiholoģiem un tā tālāk, tad atklājās, ka man ir uzmanības deficīta sindroms vēl, un tad tas izskaidroja kaut kādas lietas, un tad vairāk par to interesējoties, lasot, skatoties visādus video un piedomājot, tad tu arī saproti, vienkārši bišķiņi vajag pamainīt to attieksmi pret sevi, kaut kādas metodas, kaut kādas, kā tu esi produktīvs, ko tu no sevis sagaidi, izdomāju savu tādu sistēmiņu, kā es savu darbu sarakstu, kā es sevi motivēju, un rezultātā katram, piemēram, cilvēkiem, kam ir uzmanības deficīta sindroms, man nepārāk patīk visus likt vienā maisā tur no sērijas, tev ir tas, tā tad tu esi nepacietīgs, tu nevari sagaidīt, ka kāds cilvēks beigs runāt, tu nezinu, ka visus met vienā maisā, bet patiesībā
jau katram tas vienkārši izpaužās bišķiņ citādāk, un man tā vājā vieta ir laika plānošana. Man ir ļoti slikta izpratne par laiku, par nākotni, par to. Es vienmēr būšu tas optimistiskais, kas domās, es 5 minūtēs varu visai Rīgai pārbraukt pāri, tā kā es paspēšu. Tā kā, un es esmu vienmēr tas, kurš kavē. Un es arī slikti apzinos, spēju plānot, ko tad es tajā dienā varu paspēt. Un tiklīdz es nespēju attaisnot savas tās ekspektācijas, kas nav reāls, tad es sāku sevi gruzīt. Un man tādas sistēmas palīdz to, ka saprast, cik tu paspēji tajā dienā, tu esi malacis. Šis bija tiešām labākais, ko tu izdarīji. Tad sanāk, ka tā kritizēšana par produktivitāti, tas nebija bez pamata. Ne, protams, tas nebija bez pamata, jā. Jā. Jo, zin kā, bieži vien varbūt ir tā, ka mēs kritizējam sevi, pārāk pārspīlēt, un tad īsti citreiz tam nav pamats, bet šeit saprotu, ka tomēr ir, un tad tas iemesls ir... Pamats jau visam, pamats ir tikai atšķirība, kā tu to, cik smagi tu to panes, cik personīgi tu panes uz sevi, tā kā, cik ļoti vispārini, piemēram, man tur neizdevās diena, tu vienmēr esi tāds, tu vienmēr slinko, tu nevari neko, tu nespēji neko izdarīt, tāpēc tu gadu neesi neko izdarījis, sākās tāds. Un arī cik ilgi tu to vari sev atkārtot, tā kā beigās tas nav produktīvi. Un tu sev teici tādas lietas, jā? Jā, ka protams, tu neko nevari, un ka tu neko neesi izdarījis, un tā tālāk. Kaut gan nav jau tā, es domāju, ka tu jau pats, vienkārši, iespējams, arī nespēji novērtēt, varbūt, to, ko tu biji izdarījis. Ar visu to. Jā, kaut kādā ziņā, protams, ka palīdz tāda pateicība un tāda novērtēšana, bet tu jau zini, kā cilvēkiem tik ātri tu pievied pie tā, un tad tas liekas nekas īpašs, kamēr citi cilvēki saka, cik forši, bet lieta jau tāda, ka cilvēki neredz tās aizkulises, tā kā cilvēki redz tikai to skaisto fasādu, un viņi, tas noteikti baigi forši. Uzņēmē darbības kontekstā es arī bieži vien tā kā saku, tā kā tas nav tā kā visi cilvēki glorificē to, ka tagad, tu būsi brīvs, tev būs pasīvi ienākumi, tu esi priekšnieks. Tas ir tā kā, tiešām, tas ir, kā bija smējās, ka tu pats kļūst par savu priekšnieku, tu vari izvēlēties, cik tu gribi strādāt, 14 vai 16 stundas dienā, tā kā tu vari izvēlēties. Un cik tu strādā? Pēdējā laikā diezgan daudz, un es nezinu, 10, 12, kaut kā tādu. Man visu laiku dzīve kustībā, jā. Bet noteikti 47. Tas galva griežās arī, ja tu neesi fiziski darbā. Man vienmēr bijis viegli tas, ka man jau no jaunības man prāts bijis diezgan tukšs, kas arī ir diezgan tā neierasta to uzmanības deficīts. Citi cilvēki teikt, ka tu, to domas visu laiku šaudās, mētājās. Man parasti vienkārši ir tāds tukšums. Tā, kad ieslēdzās, tad ir grūti apstāties, bet tā kopumā palīdz tas, ka tu spēj atslēgties, jo citi cilvēki dažreiz nevar aiziet gulēt, ka viņiem, tas stress, man tā nav, es varu daudz vieglāk atslēgties no tā visa. Tas ir pozitīvi, jā. Tas palīdz, jā. Tiešām palīdz. Ja runājam par uzņēmēju darbību, tad tas ir tiešām ļoti liels. Bet es saprotu, ka tu tāpat esi piedzīvojis izdegšanu. Jā. Un tas ir bijis tas pats periods pirms tiem 2,5 gadiem? Tas ir tas diezgan ilgs periods jau tāpat tās bija. Tas jau, zin kā, un es arī esmu redzējis to citos cilvēkos, sev apkārtējos, pazīstamos arī kolēģos, un es teiktu, tā ir īsta lieta, izdegšana, īsta lieta. No tā vajag atpūsties, un cilvēkiem noteikti vajag izbaudīt to privilēģiju, ka viņi var tā atpūsties. Jo to, ko es no savas pieredzējis, to, ka tu esi uzņēmējs, tev jau īsti vairs, kaut kādās situācijās nav tā, ka es tagad paņemšu slimības lapu uz mēnesi, 2, 3 atjaunošos. Protams, ka atkarībā kādā uzņēmēja fāzē tu esi un situācijā, bet kopumā tas periods bijis tik brutāls ar to, ka tu negribi, nevari, bet tu pāri visam vienkārši ej. Par to izdegšanu tu pats piefiksēji to? Jā. Ka tu esi izdedzis vai tev tur, nezinu, no malas cilvēku norādīja, Klau, tu izskaties pārāk, jo tā arī var protams, būt. Jā, protams. Tas jau viss gāja kopā. Tur arī uz tā depresīvā tā fona
ļoti paspilgtinājās arī visi tie uzmanības deficīta sindromi. Kad tu saproti, ka paliek vien sliktāk. Citreiz jau arī cilvēkiem, kas mūsdienās jau arī katrs varbūt trešais domās, ka viņam ir uzmanības deficīts, bet patiesībā vienkārši varbūt tā ir tā izdegšana, tie depresijas tādi simptomi, kuros vienkārši izpaužās kaut kādas tās lietas, ja, ka mēs tur tagad neesam uzmanīgi, aizmāršīgi, mēs tur gribam skrolēt telefonu, tā kā man tas bija, un man vienkārši tas ļoti paspilgtināja tajā periodā. Jā. Es saprotu, mēs šeit runājam biznesa neveiksmes vēlreiz, bet arī pieminēja attiecību kontekstu. Jā, tu arī pieminēji. Tas bija, saprotu, attiecību izbeigšanās stāsts? Jā, pēc kāda laika tad arī es izšķīros no ilgām attiecībām, un tad arī sekoja visādi cits mīlas dēkas un traki stāsti tiešām, jā. Kas tur bija tās traks? Nē, ja tu zini, kas ir mīlas trīsstūri, tad vienkārši uztais kaut vēl savienojumu figūras, pārāk traki vienkārši. Tas ir, es esmu nosolījies sev uzrakstīt par to grāmatu, un tie visi stāsti man ir prātā un pierakstīti dienas grāmatā, un tad, es savā ziņā, es vienmēr uzskatu, man tā doma, kā es eju pa dzīvi, vienkārši vienmēr dari to lietu, no kuras sanāk vislabākais stāsts. Un man, lai cik arī personīgi visi tie stāsti būtu, man ir tāds, šī tik labu stāstu nedrīkst laist vējā. Tas ir materiāls, ko man liekas, tāpat kā filmas skatoties, vienmēr ir forši skatīties, nezinu, kara filmu vai ko, un kad tur ir rakstīts based on true story, un tad uzreiz tā filma tev uzreiz daudz jaudīgāk, un ja tu vari uzrakstīt grāmatu based on true story, tad mēs no tevis gaidām grāmatu kaut aiziet, jā. Tas ir noteikti viena no tām 50 lietām, kas man ir jādara. Tā ir viena no tām 50. Mīls trīsstūrs, jā. Tu biji iemīlējies vēl citā sievietē? Jā. Jā, un tāpēc arī tā šķiršanās un viss tā arī notikās. Nē, tu tā kā viss bišķiņ tāds tālāk jau izstiepās, nezinu, vēl uz kaut kādu pusgadu vēl tālāk. Tur bija tas 24. gads bija ļoti traks, jā. Bet tā iemīlēšanās tajā sievietē, tur viņi neesi tagad kopā? Nē. Tā bija vienkārši tāda ļoti spilgta mīlestība, jā. Kas iespējams paspilgtināja arī tavas mentālās veselības likstas un arī pēc tam ietekmēja to, kāpēc tu izšķīries ar tā brīža esošo sievieti. Tā es varētu nolasīt to. Bet es, ja pareizi arī vēl lasīju kaut kur avotos, kur tu pats arī esi minējis, tad tu esi bijis arī uz tādas liekšņa, ka domājis par pašnāvību. Ir tā bijis? Jā. Un tas ir arī tieši mīlestības vārdā. Tas viss kopā, bet, teiksim, mīlestība noteikti tā ir tāda lieta, kas, man liekas, arī džekiem var tiešām likt darīt kaut kādas stulbas lietas, un tas ir tas. Bet tā kā tas ir tāds daudz faktoru kopums, un arī tāda bedre, kurā tu iekāp, un tad no kuras baigi grūti ir izkāpt, ka tu esi tādā tu tiešām nekautējos teikt, ka tajā gadā es nezinu, cik dienas varētu saskaitīt, kad es nedomāju par pašnāvību. Un man fascinē īstenībā tas, jo būs cilvēki, kas klausīsies šo un teiks, kā tas vispār ārprāts, jo es atceros, ka es runāju ar savu draugu, mēs runājam par tām tēmām, un arī cik ļoti grūti ir īstenībā tādiem cilvēkiem saprasties un dalīties un otram cilvēkam saprast, jo es prasīju viņam, vai tu kādreiz dzīvē, arī ejot kaut kādiem sūdiem cauri, vai tu esi domājis par pašnāvību? Viņš teica, nē, vispār nekad. Es teicu, man liekas, mums ir divu veidu cilvēki, es esmu tas, kurš, tiešām es eju all in un es varu iekrist no viena grāvja, otrā grāvī, dzīvo ātri vienkārši. Un tad ir cilvēki, kuriem ir daudz stabilāka vai tā mentālā sistēma, vai, varbūt dzīve arī nav bijusi tik traka, jo viņi tomēr neiekuļās nepatikšanās, viņi nav uzņēmēji varbūt, bet labi, es negribu vispārināt. Bet jā, būs cilvēki, kas pilnīgi nesapratīs to konceptu, kā tu vispār var kaut ko tādu iedomāties, un tad ir cilvēki, kas saprot, es katru dienu kaut ko tādu iedomājos. Jā, tas noteikti ir atkarīgs no tā cilvēka tipa, bet, tu minēji, tas visu vai neko sanāk, tas tevi tā personība joprojām? Jā. Jo tas jau, es vienkārši pieņemu, tu jau tagad arī noteikti vairāk grib to stabilitāti, vai tev joprojām ir tas visu vai neko? Nē, protams, ka stabilitāti vajag, jo
tas ir tas, kas rīktīgi nogurdina, tas hroniskais stress, ka tu saproti, visi var iziet cauri kaut kādai tai izdegšanai un kaut kādai, šķiršanās vai kaut kas, bet tik līdz tas vēlkās, nezinu, 3 gadus vienkārši, ka tev ir kaut kāds, rīktīgi smags moments, tā kā, tad tas rīktīgi nogurdina. Un tev nav laiks, kad īsti tā atjaunoties, atgūties. Jā, jo es arī šobrīd esmu tajā posmā, kad saprotu, man gribētu to stabilitāti. Lai nav tie kalniņi iekšēji, mentāli un arī emocionāli. Tas, protams, ir forši. Bet... Tas izraisa atkarību. Tāpēc man patīk adrenalīns, tāpēc vienmēr ir ekstrēmie sporta veidi, un man patīk risks, un tas ir tie kalniņi. Bet, tu minēji, ka tu nevari saskaitīt, tā kā maz tās dienas, kad nedomāji tajā gadā par pašnāvību. Es nezinu, tev jau galvā bija kaut kāds plāns, kā tu to darīsi, vai tas vienkārši bija tāds, es varētu izdarīt savu galu, bet vai es to darīšu? Jā, tu ir ļoti, tas no tādas domas līdz tā izdarīšanai, tad tur ir līmeņi līdz tā, tā kā tas nav arī tā, un es arī negribu tā tagad mētāties ar tā, ka kaut ko baigi izteikt, bet es esmu no tiem cilvēkiem, kas kaut ko nolem, tad es to izdaru, un man nebūtu tāds, kad, es nepārdomātu. Ja es nonāku līdz tādam, tad es teiktu tā, ka es vienkārši nokļuvu līdz tādam līmenim, kad es uzrakstīju jau atvadu vēstuli, un kad principā jau tu saproti, ka, kā es to teiktu, ir lietas, kāpēc es, piemēram, bija tas stāsts par Jānu Tīmu, ja, ka viņš arī izdarīja pašnāvību vai kas tur notika un tā, bet es diezgan labi sapratu to situāciju, lai cik arī likās visbezjēdzīgi arī, ka cilvēks sevi iedzen postā un tur mīlestība un viss tas, un cilvēki novēršās, un tad tāds stāsts, bet cilvēki nesaprot, kā tu spēj to nodarīt, tev ir tuvinieki un tā, un es teiktu, ka tajā situācijā, kurā tu esi, ka tu esi sev iedzinis ļoti zemu un ka tev ir tā cilpa par domām, kas tev visu laiku atkārtojās, ir ļoti grūti domāt loģiski, un tajā brīdī vairs tādi loģiskie argumenti, kā citi cilvēki jūtās, tie vairs vispār neeksistē. Un tā kā ir ļoti grūti tajā situācijā esot, spēt ar to cilvēku kaut kā tā loģiski, racionāli vai pat citu cilvēku jūtām, jo tas cilvēks ir nonācis tādā situācijā, kur viņš vienkārši lūdzu jebko vienkārši kaut kā atrisināt to situāciju. Un es teiktu, ka citreiz palīdz tieši tādi, pilnīgi absurdi kaut kādi tādas lietas, kas tev mazās ir jāizdara. Es nezinu, atceros, ka es braucu pilnīgā vētrā, tumsā ar mašīnu, un kad tu domā, ka, tā kā, principā, tu diezgan bieži brauc ar mašīnu, pāris simtam un domā, tā kā, ja es tagad atsprādzēšos un es tā kā varētu tu ielaist tajā kokā vai tajā kokā, tā kā. Un es toreiz braucu un es atceros, bet es nevaru šonakt nosisties, tāpēc, ka man jāizbrauc mājās, man jāpabaro dzīvnieki. Un tad tikai tāda viena lieta doma, tas likās pilnīgi tā kā absurdi, ka tev tā doma, bet tā ir tādas mazās lietas, kas tev no sevis, kā cilvēks saka, tā kā, vienu dienu, tad reku līdz dienai, un tad sāksim jaunu dienu no jauna. Un tādi mazie soļi, ko tu sakārto, un negribu kaut kā padarīt šo visu tik drūmu un tādu, bet manuprāt par tām lietām ir jārunā. Un tā kā jau es teicu, būs 2 veidi cilvēki. Vienu, kuriem šī tēma liksies vispār tā kā kādā sakarā. Un otru, kas būs tā, es tev saprotu. Tā kā. Tu minēji, ka tu jau arī biji uzrakstījis atvadu vēstuli. Jā. Kam tu to rakstīji? Daudz cilvēkiem. Daudz? Bija, tad tas bija vairāks vai tas bija tā kā Nē, viena tāda, jā. Ok. Tu atceries, ko tu biji tajā rakstījis? Jā, plus mīnus, jā. Var padalīties? Es domāju, ka nē. Tas principā ir tāds paldies visiem paldies par sadarbību, paldies par visu laiku, un jā, tas... Tur nebija mīlestības vēstules? Nē, tā īsti nē. Tas tiešām... Es to vēstuli uzrakstīju, un es viņu vēl noliku tādā vietā, lai viņu viegli tā kā, arī atrast, un kaut gan, viss tajā neloģiskajā domājot, es vispār nebiju tā kā loģiski padomājis gatavs vai, iedevis savus pinkodus kādam vai ko, tā kā tu saproti, ka tu nonāc līdz tādam brīdim, un tu pietiek arī kaut vai viens tāds kaut kāds tāds maziņš tāds izsitiens.
Un biedējošais varbūt ir tajā, ka tu tiec līdz tādam brīdim, kad ir bijuši momenti, kad tu esi rītīgi emocionāls, ka tu esi dusmīgs un ka tu tā kā varētu izdarīt kaut ko stulbu. Un tā, nu, tā kā, man liekas, Džeki ir bijuši tādās situācijās, ka var kaut ko izdarīt. Bet tad, kad tu tiec līdz kaut kādam nākošajam līmenim, tad ieslēdzās tāds ļoti liels miers tāds. Viņš tāds biedējoši mierīgs, ka tu, īpaši, ka tu uzraksti kaut kādu tādu vēstuli, un ka tev paliek, es to varētu salīdzināt tā, ka tu, ziemā augstumā iegūlies kupenā un kaut kā paliek baigas silts un tu vienkārši aizmiedz. Tā kā, ka tev ir tīri labi. Un tas ir biedējoši, jā. Un tāda viena doma, ko es varu vienkārši panest no šitā, ir, ka tajos brīžos, kad ir rīktīgi slikti, es ieteiktu bišķiņ, spēt paskatīties uz visu nevis pozitīvi, kā vienkārši teikt, esi pozitīvs, vai kā? Bet paskatīties to, ka dzīve ir skaista, lai cik arī viņa būtu sāpīga, forša un tāda. Es atceros tādu momentu, ka es naktī, agrā rītā, kad tikko uzausu uz saules, iznācu no darba ārā. Es biju strādājis visu nakti un rīktīgi tāds līst lietus tāds, un es tā kā izēju ārā un es skatos, un putniņi čiriņi un aus saule. Un es domāju, es jūtos tik nožēlojami, bet īstenībā dzīve ir tīri skaista. Tu brauc ar mašīnu no rīta un domā, bāc, tā kā caur šis viss ir piedzīvojums, šis viss ir stāsts un arī tas pāries. Tad sanāk, ka tajā brīdī jau tevī radās kaut kāda apziņa, ka tiks ārā no šitā. Es teiktu, kas visvairāk palīdzēja, bija psiholoģi, pie kuras es aizgāju, es vienkārši pamainīju, sāku iet pie citas. Viņi bija īstais speciālists, tāpēc tiešām iesaku visiem, ja arī ir bijusi kāda slikta pieredze ar kādu tādu mentālās veselības speciālistu, tad es iesaku nepadoties, mēģināt vēl, jo es teiktu, ka viena no 4, pie kuras bija tieši īstā, tāpēc es ticu, ka tas 25% ir diezgan zems. Protams, ka pie cita, es nesaku, ka pārējās būtu slikti, bet, tā, ka nebūs tik labi rezultāti, kā bija man, ka es tiešām pusgadu laikā no pilnīgas tā kā zemākā punkta dzīvē izkāpu ārā tā, ka viss es gribu darīt un iet paralēli kaut gan visiem pārdzīvojumiem turpinoties. Nebija tā, ka es paņēmu. Aizbraucu uz siltajām zemēm un tagad atpūtos un atjaunojos. Nē, tas viss turpinājās, bet es turpināju principā sākumā es katru nedēļu gāju visu laiku pie psiholoģis, tad vien retāk, bet tā kopumā. Un es teiktu, ka vēl viena tēma, ko mēs varam pacelt, ir antidepresanti, kas arī īstenībā arī tāda bišķiņa varbūt dogma, ka citi varbūt, tā kā tu teici, arī neiet pie ārsta, varbūt zāles negrib dzert un nezinu, kas tās par tabletēm. Es teiktu, es pret antidepresantiem arī vienmēr esmu bijis tā kā neskeptiski, bet es nezinu, es zināju, ka apkārt cilvēki to kāds lieto. Un līdz brīdim, kad arī pilnīgi viss slikti, un tad tu tā, kādas tabletes dodiet tik šurp, un tad man diezgan ātri iedarbojās, un tas bija tas moments, es teiktu, kā var pateikt, ka tev vajag antidepresantus. Labi, es neesmu medicīnas vecos. Bet var pateikt to, ka tu atver no rīta acis un ka tas smagums un tā pirmā doma nevis, agrs un es neesmu izgulējies vai ko, bet tu jūti, ka tas viss tas smagums un ka tu vienkārši pamosties un tu jau, nenožēlo, ka tu pamodies vai ko. Tas ir tas moments, kad tu zini, man vajag antidepresants, jo tas serotonīna līmenis, tas ir daudz par zemu. Un tad, kad tev ir, vajag uztvērt to antidepresants, kā teiksim, kad kruķi, tu esi salauzis kāju un ņem to kruķi, kamēr tu vari atkal sākt staigāt, līdz tu atkal jūties labāk. Un antidepresanti ir tieši tas, nav ko uz viņiem tu sēdēt ilgu laiku, tā kā jūties stabili, tas tev palīdz iekustināt, jūties bišķiņ mierīgāks. Vēl ir tā bāze, tā enerģija, ka tu pats var tik galā visu. Jā, arī ir bijusi pieredze ar šo, tāpēc es šo to zinu, un iepriekš arī esmu par savu antidepresantu lietošanu dalījies, bet tu ilgi lietoji, vai kāds bija tas periods apmēram? Es saprotu, ka tu nelietoji pārāk ilgi spriežot pēc tavu sacītāju. Gadu laikam, varbūt mazāk, kaut kā ļoti pakāpeniski un tad diezgan ātri, pat mazāk nekā gadu, man liekas, jā. Jā, un tā, teiksim, pārēja no antidepresantiem bez antidepresantu dzīvi nebija grūti? Nē, bija tieši diezgan tā stabili. Man pēdējā laikā es pagāja diezgan ilgs laiks, un tad atkal bija tāds moments, kad atkal prasījās, un uzreiz jau var just to efektu, tā, ka, šis man tā palīdz nostabilizēties, jā.
Jā, jo vienkārši arī ir tie kaut kādi piemēri par to nokāpšanu no antidepresantiem, kur cilvēkiem ir varbūt tāda bišķiņa mokošāks process. Tas tādiem smagākiem, es domāju, jo tur arī daudz līmeņi ir tie, kuriem ir tiešām klīniskā depresija. Man tie bija tādi, tā kā periodiskā tāda gadījuma tāda, un tur ir tiešām līmeņi tam, un arī blakus efekti, un par laimi man nav nekādi blakus efekti bijuši. Tad tu to neizjūti? Nē. Okay. Es vēlos pateikt lielu paldies tev, ka esi šeit un klausies. Ja tu izbaudi Randiņš ar Rūdi, aicinu tevi kļūt par podkāstu atbalstītāju, uzsaucot man virtuālo kafiju. Lai to izdarītu, dodies uz Buy Me a Coffee linku, kas ir pieejams katras epizodes aprakstā. Atbalstot podkāstu, tu ļauj turpināties sarunām par attiecībām un mentālo veselību. Bet tu arī minēji tieši to darbu ar speciālistiem, tu minēji par 4 speciālistiem, palika beigās pie viena, tie 25%. Es ar citu arī, ja viens no iemesliem, kāpēc varbūt vīrieši neizvēlās doties pie speciālisti, ir tas pieejamības jautājums, numur 1 vai 1 no, un arī, protams, finansiālais aspekts, jo tas, protams, nav pārāk lēts pasākums, tas izmaksā kaut kādu konkrētu summu, un ne visi ir gatavi ar to šķirties, un tajā pašā laikā mēs arī nezinām to kvalitāti, kas mums būs pretī. Jā, un tu līdz ar to minēji, ka tu nomainīja speciālistu. Kāpēc bija nepieciešama tā maiņa un kāpēc tas viens beigās bija labāks par tiem 3? Es teiktu, ka pirmā, pie kuras gāju, viņi bija tīri ok. Tā kā varbūt vienkārši bišķiņ trūka tas tiešām, ka tu jūties, ka tev tas cilvēks, es teiktu, ka labs rādītājs, kā pateikt, ka tas ir tavs cilvēks, ir tas, ka pirmkārt tas sesiju, tas stils viņam ir jāatbild, ja kaut kas, nezinu, piemēram, man nepatīk, ka pārāk daudz teoriju stāsta, un man ir tāds, es to zinu, vai es jau to YouTube'ā esmu skatījies, vai arī man interesē tieši vairāk tas praktiskais, un es arī savai psiholoģijai tā pateicu, Klau, jā, šito, man šitā nē, un psiholoģija vai vienmēr, piemēram, kā mēģinās būt super teorētiski un pareizi. Tā kā es saku, tu droši man iesaki eksperimentējam, pasaki man kaut ko, un es padomāšu par to, tā kā tam nav jābūt super pareizam vai tādam tā kā pēc grāmatas. Un vienkārši katram jāatrod sava tā pieeja, tev pirmkārt to cilvēku vienkārši labi jāsaprotās. Un kas vēl, es teiktu, ir super svarīgi, lai tu jūti, ka tas cilvēks tevi saprot, lai arī tas cilvēks, psihologs nav pieredzējis to, ko tu esi pieredzējis. Tas viss, pie kurām es gāju un pastāstīju savus stāstus, visām bija tāds. Tā kā šito varētu kaut kādu Netflix seriālu uzfilmēt vai kaut kas tāds. Un viņas nav bijušas tādā situācijā, bet viņas profesionāli spēja tev uzklausīt, un tāpēc ir ļoti svarīgi tas, ka tev tiešām tev ir tā sajūta, ka kādam rūp tas, ko tu stāsti. Un līdz ar to tu vari just, ka tev ļoti rūp tā cilvēka viedoklis, jo man bija diezgan ilgs periods, kur psiholoģis viedoklis man bija svarīgākais cilvēka viedoklis pasaulē. Tāpēc, ka es ļoti respektēju, ka viņai es rūpu, un man tā visa tas, ko viņa darīja manas labā, un tad man ļoti rūp tas, ka viņa saka, hei, es par tevi uztraucos, nevis tu nedrīkst darīt tā, bet es par tevi uztraucos, un tu tiešām tā aizdomājies par to. Un tas ir labs rādītājs, ka tu atradzi īsto cilvēku. Mhm. Nesanāk pie, pirmā, kā tu pieņem to lēmumu, iešu pie nākamā. Tad bija starpā vairāk mēneši, kas tieši arī bija tāds traks posms, un es teiktu, ka es laikam kaut kā atmetu to roku, un arī, nenoticēju, kā likās, tu ej, un tu tā kā nevar saprast, tā kā palīdz, tā kā nepalīdz. Varbūt arī tas viss posms nebija tāds īstais, bet pagāja pāris mēneši, kad bija viss slikti. Un tad atkal, protams, kā Džeki, viss, es piemēram, pie masierē eju tikai tā, ka man viss sāp, man ir kaut kas, nezinu, jau sastiepts, bet es neeju tā preventīvi, kā vajadzētu darīt. Lūk. Un tad es gāju pie 2 uzreiz vienlaicīgi, un es viņam pateicu, es te eju, es mēģinu izdomāt, un tu nevari iet pie 2 vienlaicīgi. Viņš teica, nē, tā kā tev jāizlem, vai pie 1 vai pie 2, un tad es izdarīju pareizo izvēli. Un, tā kā es teiktu, tiešām nevajag padoties, vajag mēģināt. Protams, ka tas finansiālais aspekts ir, bet katrs var izvēlēties kaut ko un nenozīmē, ka tagad maksās vairāk, tagad tas būs labāk. Ir arī tās bezmaksas palīdzības, kurām var pieteikties, protams, ilgāk varbūt jāgaida, bet
Svarīgākais ir vismaz kaut ko darīt, jo es teiktu, esmu gājis arī visādiem grūtiem momentiem cauri, un ka man cilvēki saka, ka viņiem nav naudas izdarīt to vai iet terapijā. Es saku, tā kā, tad tu vēl pietiekami neciet. Tad tev vajag vēl bišķi paciest nedaudz. Tā, lai tu jūti, ka tad tu esi gatavs uz visu, jo, tā kā es teicu, man bija tik grūti momenti, ka es tāpatās teicu, es to naudu kaut kur dabūtu un ietu, un nezinu, cik es kopā esmu iztērējis mentālajā veselībā, kad, es nezinu, 3-4 tūkstoši, bet tas tā vērts. Jebkurā gadījumā tas ir ieguldījums sevī primāri. Jā, tā to vismaz vajadzētu mēģināt uztvert. Bet skaidrs, ka ar to ir dažādi. Un, viena no tām lietām, ko es arī sapratu, gan veidojot to rakstu un vispār runājot ar cilvēkiem, ir tas, ko tu minēji, ka vīrieši mēs te bieži izvēlamies to kritiskāko brīdi doties pie speciālista, kas bieži vien ir par vēlu, arī to starp, ja mēs runājam par psihisko veselību. Un tavuprāt, kas tev liktu tā kā ātrāk doties pie speciālista? Es teiktu, ka tur ir dažādas faktoru kopums. Tas tiešām, ka tu daudz vieglāk ir atrast to speciālistu, kas man arī, nezinu, man kā uzņēmējiem skatos uz to sfēru, man liekas, tur vajag kaut kādu, nezinu, pakalpojumu vai platformu, vai kaut kam ir jāpalīdz to padarīt pieejamāku. Protams, arī tas, cik tie speciālisti ir maz un cik labie ir maz varbūt, un viss tas saslēdzās kopā, bet pamatā jau visam ir tas, ka tu vienkārši izvairīties vai kaut ko nerisināt, vai nevar saņemties kaut ko darīt, kaut ko atlikt, un tikai līdz brīdim, kad ir tiešām slikti. A tevī nebija tas stereotips, ka vecim pašam jātiek galā, un ko es tur iešu tagad pēc palīdzības? Nē, man nekad tāds nav bijis īsti. Nē. Es vienmēr esmu bijis tā kā atvērts visādām lietām, un man tas veča kaut kāds tāds gēns varbūt nav tik ļoti. Jā, tas starp citu visbiežāk parādījās tajās atbildēs, ka visam vecim pašam jātiek galā, un labāk tu nezinu ar moci pabraukā. Es teiktu, tur ir daudz faktoru kopums. Pirmkārt, tas jau kā mēs tiekam audzināti, ka tā kā savācies, savalda savas asaras. Tas ir audzināšana. Otrs ir, protams, arī viss pārējais, kā tu izaudz rajonā un skolā un visur, kur tas ir nākošais. Un tad tālāk jau ir tas, kad trūkst arī tie cilvēki, ar kuriem padalīties. It kā džekiem jau ir draugi un tā, bet man tieši nesen viens draugs, kas arī uzņēmējs, un viņš teica, viņam ir tik daudz draugu, bet viņš saka, man nav īsti tādi cilvēki, kuriem es varētu parunāt tādu par uzņēmēju, tādām lietām, par to ikdienas, to problēmu, tiem izaicinājumiem, ka nav tā kā tā sajūta, ka kāds tev tā līdz galam saprot. Un es saku, Bāc, tev reāli vajag vismaz to vienu, mēs jau viņu varējām parunāt, bet saku, vajag tev vienu tādu ikdienā cilvēku, kurš tiešām var te uzklausīt, un tad arī vieglāk ir atvērties, un tad vismaz ir tā sajūta, ka okay, kāds man saprot, jo es tagad man ir draudzene laimīgās attiecībās, un man ir tas cilvēks, kas vienkārši spēja paskatīties uz to, ko es daru, un pateikt, es redzu, ka tev ir grūti, un es tev tā kā jūtu līdzi, un tas iedod rīktīgi tādu siltumu un atbalstu, un es teiktu, ka katram cilvēkam vajag to vienu cilvēku, kurš tev var pateikt, es redzu, ka tev ir grūti, un tas ar to pietiek. Un tev šis cilvēks šobrīd ir draudzene, saprotu? Cik ilgi jau tu esi tagad attiecībās? Vairāk nekā gadu. Tā jau diezgan tāds ir posmiņš. Jā. Posmiņš ir. Tagad visas tās lietas, kas ir bijušas līdz tam, tas mīls trīstūrs, saprot, ir pazudis. Jā, es ir noslēdzies. Tagad ir vienkārši nogrieznis. Jā, ļoti jauki. Bet tu turpini arī apmeklēt vēl psihologu arī šobrīd, šajā posmā? Tagad nedaudz atsāku. Es toreiz šķiet martā beidzu iet regulāri. Tad bija atkal tāds posms, kad bija grūtāk tāda, un tagad atkal tā par rētai reizei aizēju parunāties, jā. Bet kā mēs ar psiholoģiju runājām, kad bija jau tie momenti, kur tu tā kā sēdi un saproti, mēs tā kā atrisinājām to lietu, tā kā kāds tad ir mērķis beigās, jo, protams, ka visiem mums arī ir iespējas par to, ka varbūt tie psihologi, par kuriem tu ej un runā un nekas neatrisinām, viņu mērķis ir tikai tev vienkārši tā kā noturēt tur, tā kā, nezinu, autoskolā kāds instruktors, tev vēl vajag pabraukt bišķi vēl ne uz eksāmenu. Nē, bet tāpēc ir forši, ka ir īstais speciālists, un tad mēs ar viņu tā arī runājām, kad
bija tas posms, kas ir domāšanas posms, kur vajag, tu raksti, analizē, domā, mēģini atrisināt to. Un tālāk jau ir darīšanas posms dzīvē, kur vienkārši vajag mazāk tur domāt, analizēt, kur tu vienkārši mauc dari un risini tās lietas, kur tu esi jau kaut ko sakārtojis. Un man vienkārši tādi, tie ir tie posmiņi tādi, un ka tagad atkal ir tāds moments, bišķi atkal jāpadomā, jānotēmē, un tad var maukt. Tātad, sanāk, ka tu ik pa laikam vēl tomēr izvēlējies. Jā, es esmu atvērts tam, ka jau vajag aiziet. Jā, bet tu noķer to momentu. Jā, laicīgāk, nevis līdz tam kritiskākajam punktam. Sapsis, kā tagad atpazīst to, ka vajadzētu aiziet, lai, teiksim, to preventīvo atpazīstamību, ir kaut kāds signāls tev iekšēji? Es teiktu, ka signāls jau ir tad, kad tu pilnīgi jūties rītīgi, ir depresīvais, un vienkārši tas, ka ir kaut kādas lietas, kas signalizē no vecajām kaut kādām tādām sajūtām, vai ka tu saskati kaut kādas deja vu sajūtu. Bet kopumā es teiktu, ka tagad tā problēma ir kaut kāda citādāk, ja kādreiz tas bija tiešām balstīts tajā paškritikā un tādā, ka tu nožēlo visu kaut ko, un tu esi, tās emociju tāds mikslis, tad tagad es teiktu, ka man vajag tādu problēmu, ka tu ieslēdz tādā autopilotā, ka tu vienkārši cīnies, dari. Tas tāds vairāk tāds hroniskais stress un ka tas lielās jau drāmas un viss ir atrisināts, tagad vienkārši ir tas ikdienas tā cīņa tāda. Varbūt tev arī draudzene pasaka no malas, klausies, tā Jā. Jo iespējams, ka, kā cilvēkiem no malas, kas ikdienā ar tevi ir tiešām kopā vieglāk redzēt un uzķert to momentu. Jā, bet tas ir baigi svarīgi, ka tādi cilvēki ir, lai viņiem var parunāties, jo kas, piemēram, ko man bija sāpīgi dzirdēt, redzēt, ir viens mans draugs, arī viņam depresīva bijusi jau diezgan ilgu laiku, un viņš arī ieslīga ļoti tādā depresīvā momentā, jo viņš arī izšķīrās, un tur bija viss slikti arī, diezgan vēl tālāk nekā man slikti, fiziski, mentāli un viss. Un es tad viņu visu laiku atbalstīju, katru dienu vienkārši sazināties, tur satikt un visu laiku, tā kā tiešām atbalstīt, jo tajā brīdī, kad tu esi izgājis kaut kam tādam cauri, tad tev ir tāda daudz lielāka empātija un tu saproti. Protams, ka svarīgi ir necensties tagad visus glābt un mēģināt visiem palīdzēt, to nevar izdarīt, bet atbalstīt vajag, jo ļoti sāpīgi. Un es jutos ļoti dusmīgs par to, ka viņam bija tādi tuvie draugi, kas tādā brīdī pateica, vienkārši saņemies un būs tak labi un ka to cilvēku tā atstāja tādā novārtā, nevis centās kaut bišķiņu atbalstīt vairāk un tad tie momenti, kad tu saproti pats, ir ļoti svarīgi, ka ir tie cilvēki, kas tā kā, vienmēr būs dažādi līmeņi draugi, kas tev ir, tā kā tuvāki, tālāki, bet baigi svarīgi, ka vismaz kāds tāds ir. Jā, tur es piekritīšu. Man liekas, ka mums sabiedrībā trūkst brīžiem tā empātija. Arī vispār, es teikšu, godīgi izpratni par šiem jautājumiem. Bieži vien, man liekas, tas arī ir tajā balstīts, ka ir tā doma, taču saņemies, jā. Tur taču nekas tāds nav, jo tie cilvēki, kas varbūt nav tam gājuši cauri un kas nav to redzējuši vai nezina, tad viņiem to ir grūtāk saprast un līdz ar to viņiem liekas arī, ka tas ir tiešām tik viegli atrisināms ar šiem vārdiem. Viss būs labi un tā tālāk, bet tajā brīdī skaidrs, ka tas nemaz nav tik vienkārši un ka tas tā nestrādā. Jā, bet es ceru, ka kopumā tā doma un apziņa sabiedrībā, gan vīriešu, gan arī sieviešu vispār kopumā sabiedrībā mainīsies. Jā, bet vēl nedaudz es gribēju par to tavu biznesa pieredzi arī, jo tas arī ļoti saskan kopā ar tavu mentālo veselību, vai ne? Tā ir daļa arī, kas ietekmē tavu mentālo veselību, tavu profesionālā dzīve. Un noskatoties interviju Dzīvē nav melnrakstā, jā, tajā raidījumā, un tur tieši tu minēji par to tā kā sākuma posmu Avenei, kur tavā idejai vairāk kārtīgi neviens tā kā negribēja noticēt. Jā. Respektīvi, tur piešķirot finansējumu vai atbalstu un tā tālāk līdz kaut kādam punktam, kas bieži vien cilvēkiem tā arī ir. Jā, un es iedomājos, kas bija tas, kas lika tev pašam ticēt? Man bija vienkārši tāda vīzija, ja es to neizdarīšu, tad to izdarīs kāds cits, un tas nav tādā sacensību garā, kurš pirmais to izdarīs, bet tas ir tādā, es gribu atrisināt šo problēmu, un es redzu šeit tukšumu tirgu, un es gribu to radīt, jo es ar uzņēmējdarbību nenodarbojos, tāpēc, ka es gribu naudu un būt bagāts, bet cik arī dīvaini skan,
Man patīk izaicinājums. Man patīk kaut ko risināt, radīt, un man patīk tā kā es pārgāju no BMX freestyle, kur vienkārši tas ir, tu mēģini kādu triku 1000 reizes krīt un sities, un man patīk grūtības, un to es arī saskatu savā ikdienā, un jābūt kādam tādam psihējam, kas uzņemās kaut ko tādu, kas varbūt citreiz varbūt nevajadzētu tādas lietas radīt, vai nav īstais brīdis to radīt, bet, kā es saku, uzņēmējs ir tas cilvēks, kurš neapstājās pat tādos brīžos, kad loģiski būtu apstāties. Un, tad vienīgais jautājums, vai tur aiz tā kalniņa ir tie augļi, ir tas rezultāts labais, vai arī tā cīņa būs mūžīga. Un uz šo jautājumu es to nevarēšu atbildēt, jo tiešām tā cīņa ir visu laiku. Bet tu jūti tajā brīdī, ka tur varētu būt tie augļi? Vai tev vienkārši bija Man bija vienkārši ņemt, darīt, un es vienmēr dzīvoju tā diezgan tādā tagadnē. Tu nesties baigi tur. Tas, laikam, arī varbūt saistīts ar to uzmanības deficītu, jo man ļoti slikta izpratne par laiku uz priekšu, par nākotni un par risku. Un tāpēc varbūt es daru to, ko es daru. Mm-hmm. Bet tas ir interesanti, jo uzņēmē darbībā tā kā prasās tādas lietas mācēties. Šādi to nākotni paredzēt un tos riskus. Es teiktu, ka vienkārši tai drosmei, kā es teiktu arī no BMX pieredzes, es teiktu, ka tai drosmei vienmēr jābūt bišķi vairāk nekā spējām. Tie, kas ir spējīgi, bet viņi nav drosmīgi, tad tie neko nesasniegs. Un tā drosme un tā neatlaidība, tā ir tās divas tās galvenās lietas. Jā, jo es tev to jautāju, tāpēc, ka ir cilvēki pietiekami daudz arī, es domāju, starp klausītājiem, un es jau iepriekš esmu minējis to, kas ar lieliskām idejām. Bet nevirz uz priekšu, jo bail kļūdīties, bail, ka nesanāks, bail kā teiks, kas ir ļoti arī populāri, vai ka neatbildēs, kā jau mēs sākumā par to neatbildēšanu runājām un tā tālāk. Un es pats arī esmu to saskāries. Kāpēc man tur rakstīt, vai kāpēc man tur mēģināt, pirmo reizi jau man nesanāca, kāpēc, lai man to otrais darīt. Un tas jau arī iedzina vēl tevi tādā lielākā paškritikā, tev liekas, viņam gan jau tur kaut kas nepatika, tas nozīmē, ka es tur esmu kaut ko salaidis galīgā dēlī tajā prezentācijā vai pičā vai vēl kaut kur un kaut kādā ēpastā vai ziņā vai savā uzstāšanās, bet patiesībā viņš varbūt nemaz nav lasījis, viņš varbūt neatcerās tas cilvēks, kam es to esmu adresējis un tā tālāk, bet uzreiz rodas tas vilnis, ka kaut kas nav ar mani kārtībā. Jā. Un tas aiziet tā kā tāds ritens. Tu ir tāds neziņas tukšums, ko vajag piepildīt ar kaut ko. Jā, un tev liekas, tāpēc ir tā sajūta, un tāpēc arī tev prasīja, kas tevī iedeva tieši to, ka tu gribēji to stāstu tomēr turpināt ar visu to, ka bija tie atteikumi un neticība no cilvēkiem apkārt. Es teiktu, ka sākums varbūt izklausās ļoti romantisks un tāds, bet tā bija vieglākā daļa. Es teiktu, sākumā varbūt lielākais izaicinājums bija spēt koncentrēties uz vienu lietu, un tāpēc pirmos 2 gadus baigi nekas neattīstījās, tāpēc, ka es paralēli vēl joprojām aktīvi braucu ar BMX un braucu uz sacensībām un biju BMX-ā iekšā. Un tikai tad, kad es pateicu, viss ir laiks doties all in vienā lietā, tad arī tā izaugsme uzņēmumā sekoja. Un tas arī nebija viegli pārslēgties no lietas, ko tu rītīgi mīli darīt, kad es arī aizgāju no visiem darbiem tikai, lai brauktu BMX, iztēlojies pirmdienas rītā 9:00, citiet uz darbu, es eju riteni pabraukt un vienkārši tu brauc un tu dari to, kas tev patīk. Un tā es visu laiku arī dzīvoju. Un, bet kaut kādā brīdī jau tā kaisle par to mazinās, un ka tu arī neredzi jau vairs kā kaut kas mainās, ka katru gadu ir viens un tas pats, un tu sāc arī domāt, kur es to gandarījumu un meklēt kaut kādu jaunu izaicinājumu. Un es teiktu, ka grūtāk tomēr ir nevis tas sākums, kas varbūt citiem liekas, tāds, tu nezini, tu sāc no nulles. Man liekas, visiem vienmēr sāk kaut ko, man liekas, ir aizraujoši. Tā kā grūti jau ir to noturēt. Grūti ir tad, kad tie cilvēki tev paliek ar vien komanda tev lielāka, kad likmes paliek lielākas, kad, kā es saku, piemēram, ja kādreiz tev, uzņēmumā kaut ko vajadzēja un tev trūks 100 eiro, tad pēc kāda laika tev vēl vienu nulli pierakst, tad tev trūks 1000, tad tev trūks 10 000. Varbūt pēc tam tiec līdz līmenim, ka tev vajag 100 000. Un zin kā, tu tik ļoti pierodi pie tā, ka sajūtas jau ir diezgan līdzīgas. Vienkārši tu tā kā notrullinojas un tu pierodi pie tā un
Jā, katram ir savi iemesli, kāpēc viņi lec tajā iekšā un kāpēc viņi spēja vispār turpināt. Un, man liekas, tas izaicinājums ir to, mēs jau daudzi esam vienā un tajā pašā vai kaut kādā darbā vai uzņēmumā vai attiecībās vai dzīvesvietā, kur mēs dzīvojam tīri tikai tāpēc, ka mēs to visu laiku esam darījuši. Un tā inerce ir ļoti, gan dāvana, gan lāsts, bet citreiz ir vienkārši tiešām jāapstājās, jāuzdod jautājumu, kāpēc es šito vēl daru? Un citreiz varbūt tās atbildes nav nemaz tik patīkams. Es pieņemu, ka tu bieži sev šo jautājumu. Nē, man bijuši posmi, kur es dažreiz sev to jautāju, un tad var domāt, vai tās ir kaut kādas atbildes vai metodas, kā sev nomierināt, bet palīdz tas pats, ko es teicu, dienu no dienas. Palīdz tas, ka tiešām domā, ok, šodien viss, rītdien sākšu no jauna, tiešām tas palīdz sadalīt to tādās sagremojumos kumosos, negašīgos kumosos. Un nākošais, kas man ir vienmēr palīdzējis, tā zinātkāri ar to, ka es redzēju apkārtējos cilvēkus, kā viņi reaģē uz problēmām, ka tiešām viss ir slikti, ka viņiem ir tās dusmas, ir visi stulbi un viss un psiho, un es tur nezinu. Un es tajā pašā laikā vienkārši smejos vai smaidu, vai, ka tu spēj ar tādu zinātkāri, ar tādu humoru, spēt pasmieties par situāciju, par sevi. Protams, ka tas nenozīmē, ka tu ignorē to, tu uzreiz ņem risini konstruktīvi un pēc tam var domāt un bēdāties vai ko. Un tā zinātkāri tas, ka tu vienkārši tā vari atvērt acis un arī domāt, kas šodien noies greizi, bet ar tādu, man interesē, kas aiziet, tas būs piedzīvojums. Un pamainot sevi nedaudz to veidu, kā tu skaties uz lietām, tas ļoti palīdz. Un katram vienkārši tas uzdevums ir atrast savu to īpašību, kas caur kuru tā paskatīties. Vai tas ir humors, vai tā ir zinātkāre. Citreiz varbūt man arī tas izaicinājums, tas tā grūtības, ir grūti, ir forši. Katram jāatrod savs. Tu minēji sarunas gaitā arī par tām 50 lietām, kas tev ir jāpaveic, kad tu gāji pie psiholoģijas ar šo uzdevumu. Kas tev tagad ir galvā tādas lietas, 1, 2, 3, kuras tu gribi? Es teiktu, tas vienmēr baigi pēc visi jau spriežot, jau skaidrs, ka man ar mērķu uzstādīšanu, plānošanu nākotnē iet grūti, un es arī pēdējā laikā sāku vairāk domāt par to, nevis par to, kādi ir tie mērķi, kas ir mūsu indikātori pēc tam, ka tu esi kaut ko darījis, kas ir tā kā kavējošie rezultāti, bet svarīgi ir, kas ir tava, darāmais, tava tie ikdienas, tie kādi ieradumi, man pēdējā laikā tas bija pats svarīgākais vienkārši savest savu režīmu kārtībā, iet gulēt normāli, ēst normāli, jo visā tajā stresā viss kaut kas var aizmirsties, sportot, lasīt, tiešām spēt par sevi parūpēties un tic man pie psiholoģijas ejot visā tajā gadu laikā cilvēki domās, kādas tad tur ir tās lielās atziņas un tas, un es tev principā jau daudz ko esmu izstāstījis, un pamatā vienmēr mēs atgriežamies pie tā, tev vajag bišķiņu laiku sev, tev vajag nedaudz no tā atpūsties, un kas man vienkārši arī ļoti palīdzēja, tāds pastaigas un laiks, kāpēc džekiem vispār iet tik grūti, jo mēs neiedodam savu laiku procesēt ne tikai tās domas visas uzmācīgās, ka tu iegulēs gultā un sāc domāt visu kaut ko, bet džekiem noteikti arī tās emocijas, ka mēs vienkārši varam iedot laiku, lai izdusmotos par kaut ko, nevis tajā vietā, lai vienkārši ieslēgtu kaut ko un sāktu skatīties. Un vienkārši mēs uz pauzi no to noliekam, mēs to neatrisinām. Un ir citreiz jāmetās iekšā tajās sāpīgajās lietās, jo kā tu minēji par tām, ka tev kāds atsaka vai ka kaut kas ir tāds nērts. Es pēdējā laikā saprotu, ka man ļoti patīk tas viss. Man patīk tā kā tas nērtās situācijas, jo tu viņas izbaudi un tu vari paņemt kaut ko no tās situācijas, kaut ko iemācīties, vai par sevi, vai par citiem cilvēkiem. Un tu teici par tādiem mērķiem, kas man jāizdevas, tad tā sāku stāstīt par visādiem ievedumiem. Mērķi, es teiktu, man primārais fokus tagad ir uzņēmums. Tīri tiešām izdarīt visas lietas uzņēmumā, ko es gribu panākt, un man tiešām dzīvēs es nolicis ļoti daudz citas lietas uz pauzi, un diezgan dabīgā tādā formā, un tas ir ok, kad cilvēki runā par to dzīves balansu, work-life balance. Es uzskatu, ka tāds balans nav tas, varbūt periodiski tie sprinti, ka tu vienkārši kādu brīdi esi rītīgi iekšā tajā, tad tu vari bišķiņ atpūsties, tad tu esi tajā tā.
Tagad tev ir sprints. Man visu laiku sprints. Sprints, kas jau izvērtēts maratonā, bet jā. Nu, lai izturība. Iespējams, ka mēs vēl tiksimies. Kas to lai zina? Jā, tā kā ļoti iespējams, varbūt tieši šeit pat Randiņš Rūdas studijā pēc kāda laiciņa. Un teikšu milzīgi paldies tev, ka piekrita aicinājumam, ka padalījies. Es gribētu teikt, arī iedvesmoju. Es ļoti ceru, kādu no mūsu klausītājiem arī. Tā kā droši dodieties uz veikalu, paņemiet kādu AVN saldējumu. Jā, vai uz AVN LV pasūtīt. Vai uz AVN LV, jā. Tā kā droši izmantojiet šo iespēju veldzēties šajā laikā. Bet mēs teiksim lielu paldies vēlreiz Dāvim. Paldies arī tev, mans mīļais klausītāj, ka joprojām esi kopā ar Randiņu Rūdi. Mēs joprojām paliekam ar vien vairāk, un es par to esmu ļoti priecīgs, un ceru, ka mēs arī paliksim ar vien gudrāki un iejūtīgāki viens pret otru. Bet, tiekamies jau nākamajās Randiņš ar Rūdi epizodēs. Vislabāk! Paldies tev! Tā. Tu tikko noklausījies podcastu Randiņš ar Rūdi. Ja mentālās veselības un attiecību tēmas skar arī tevi, un tu vēlies manā podkastā izstāstīt savu stāstu, raksti man sociālajos tīklos. Bet, ja esi mūsu sarunu regulārs klausītājs un vēlies atbalstīt podkasta veidošanu, uzsauc man kafiju. Saiti atradīs podkāstu aprakstā un manos sociālo tīklu profilos. Podkāsts tapis ar biedrības Skanda atbalstu.